Sveiks, arī pastāsti vispirms par sevi. Kas tu esi bez tā, ko es jau pieteicu? Jā, sveiki. Jā, nu kā jau man pieteicis, Hyrox entuziasts. Tas ir viens no. Otrs, es esmu 2 bērnu tētis. Man ir 2 bērni. Jā, ikdienā strādāju mežstrādes nozarē. Un paralēli visam, jā, sports. Tā ir man laikam tāda lielākā dzīves sastāvdaļa šobrīd. Un, jā, kā jau minēju, arī motivators un teiksim, ir tāds kaut kāds dziļāks plāns, teiksim, uz cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, motivēt cilvēkus, neapstāties grūtos brīžos. Jā. Tas arī tādu ļoti lielu lomu spēlē un spēlēs arī manā turpmākajā dzīvē. Nedaudz ievadam nezinātājiem pastāst par to, kas ir Hyrox. Jā, ok. Hyrox ir funkcionālais fitnesa skrējiens, kurš sastāv no 8 spēka stacijām. Spēka stacijas ir ņemts, es teiktu, no kaut kā ziņā no CrossFit. Un paralēli spēka stacijām ir jāskrien 1 kilometrs. Sanāk 8 kilometri jānoskrien un 8 spēka stacijas. Un kopā tiek ņemts kopējais visu distances veiktais laiks. Jā. Uzskaiti šīs spēka stacijas vai klausītājiem? Spēka stacijas iesākās viss ar skriešanu. Pēc kilometrs jānoskrien, pēc kilometra ir skierks, kas ir slēpošanas trenažieris. Tad ir atkal kilometrs jānoskrien. Pēc slēpošanas trenažiera ir sleds, jāstumj. Noteikts, katrā kategorijā noteikts svars sledam un distance, kur cik jānostumj ir. Atkal kilometrs jāskrien, tad ir jāvelk sleds, atkal kilometrs jānoskrien, tad ir tā, nu jau man sagāja jau. Nekas var to secību pajaukt, bet pastāst vispār. Ir burpee jumps, kas ir jāveic arī, nu, es pat nezinu, kā latviski viņš tulkojās, burpee jumps. Lēcieni no kaut kādas vārdības. Jāpiepumpējas, un tad ir jāpalecas, un tad ir farmer carry, kur ir jāveic arī noteikti distance ar smagumā tām, kā viņas arī pareizi sauc. Nēšiem kaut kādiem. Svarbumbām. Svarbumbām. Tad ir izklupieni, lanži saucamie ar smagumu uz pleciem, arī noteikta distance, kas jāveic. Tad ir roverks, kas ir aerēšanas trenažieris, kilometrs jānoaerē. Tad ir valbāli. Valbāli vispār ir beidzamā stacija, kas ir jāpietupjās ar bumbu un jāmet mērķī augšā. Tā, jau man atkal sagājis ir viss. 100 reizes valbāls pareizi? 100 reizes valbāls ir, jā. Tā, ko es nepieminēju, tagad man jāsāk domāt, ko es nepieminēju. Man šķiet, ka mēs izgājām visam cauri. Izgājām cauri, jā. Un to visu tu veic apmēram? Stundā, kaut kas virs. Man vispār plāns ir zem stundas, bet, stunda ar kaut kādā minūtē. Mans labākais laiks ir stunda un 55 sekundes, jā. Šobrīd. Kad tu pirmoreiz uzzināji par Hyrox un kas tevi pamudināja pieteikties šām sacensībām? Par Hyroxu es teiktu, uzzināju nedaudz pirms. Pirms man draugs pamudināja, teiksim, pamēģināt Hyrox. Viņš redzēja, ka es nedaudz triatlonā esmu, kaut kādā ziņā izdedzis. Jo pirms Hyrox es nodarbojos ar triatlonu vairākus gadus un bija pienācis brīdis kaut ko dzīvē mainīt. Draugs bija pamēģinājis pats Hyrox. Es biju pirms tam jau redzējis kaut kur sociālajā vidē, teiksim, aptuveni es zināju, kas tāds ir. Un viņš teica, ka man vajadzētu pamēģināt, jo ir labi auguma parametri un, teiksim, arī triatlona tā lielā bāze, kas man ir, varētu būt ļoti noderīga Hyroxā. Un es domāju, kāpēc nē? Es pamēģināju sākumā tādā treniņa režīmā, aizbraucu uz zāli, kur, teiksim, jau bija Hyrox nodarbības un izgāju cauri tam, teiksim, visām 8 spēka stacijām plus skriešanai tādā īsākā veidā, var teikt.
un sapratu, ka man patīk un ka ir ļoti forši. Un tad es pamazām sāku trenēties. Un pirmo startu es aizvadīju pēc aptuveni kaut kādiem 2 mēnešiem, ja es pareizi atceros, no treniņa sākuma posma. Bet triatlona uzkrātā sportiskā bāze noteikti kaut kādā veidā tev palīdzēja. Noteikti. Parasts, kā saka, ikdienas cilvēks nevarētu pēc 2 mēnešiem izskriet pirmo Hyroxu. Es teiktu, ka varētu. Es teiktu, ka Hyrox tāpēc ir radīts, teiksim, man liekas tā, lai to var veikt jebkurš cilvēks, kas, protams, tev ir nedaudz jāsagatavojas, ir jāsaprot, ko tu dari, bet kaut kādā ziņā es teiktu, ka viss ir jautājums tajā, cik tu ātri viņi grib veikt. Ja tu, teiksim, viņi grib 2 stundās veikt, skaidrs, ka tev nevajag būt ļoti fiziski sagatavotam. Un es teiktu, ka izdarīt var. Varbūt ne visi, bet tāds, kas, teiksim, kuram ikdienā ir sports un kaut kāda fiziska aktivitāte, izdarīt to var. Jautājums, cik ilgā laikā tajā posmā viņš to veiks. Jā. Bet man, teiksim, vispār triatlons ir man tāds... Vienmēr paliks atmiņā un sirdī, jo tas ir sporta veids, kas man ir, teiksim, izmainījis dzīvi pilnībā. Kopš es sāku nodarboties ar triatlonu, man dzīve pilnīgi izmainījās, jo pirms triatlona man bija tāds grūtāks dzīves posms, kuram es gāju cauri. Un triatlons man, izmainīja dzīvi pilnībā. Teiksim, tas ir tas pamats, no ko man viss ir sācies. Un, es iemīlēju riteņbraukšanu, es iemīlēju peldēšanu, skriešanu un vispār fizisko aktivitāti kopā. Izveidojās disciplīna, teiksim, kļuvu disciplinēts un triatlons iemācīja man ļoti labu laiku plānot, jo, teiksim, viņš ļoti daudz paņēma laiku no dzīves un vienmēr treniņi visi bija jāpārplāno, jāsaplāno kopā ar, teiksim, ar darbu, ar ģimeni. Viss vienmēr tika tur. Principā, katra stunda dienā man bija pārplānota, teiksim, lai es varu man bija katru dienu 2 līdz 3 treniņi triatlonā. Plus darbs, plus ģimene. Un brīvdienās garie treniņi vienmēr viss bija tā samanidžēts, lai var kopā ar ģimeni pavadīt laiku un paralēli, teiksim, veikt arī treniņus. Jā. Es braucu ar riteni, ģimeni braucu ar mašīnu un tā mēs visu menedžējām. Un skaidrs, ka triatlons ir tas, kas, teiksim, man ir iedevis arī šobrīd Hyroxā rezultātu, jo ar triatlonu es esmu ļoti nostiprinājis savu sirdi. Visu, teiksim, sistēmu, elpošanas sistēmu un visu. Un tas ir pamats visam, jā. Kas varbūt ir tas, kas Hyrox šajā formātā tev aizrauja visvairāk? Skrējiena stacija, kur ir tas kaifs? Kaifs, vispār viss kopums ir kaifs, tas ir viens. Es teiktu, ka organizācija, kā visas sacensības ir, teiksim, organizētas, jo viņas ir ļoti augstā līmenī vienmēr saorganizētas, un tur ir pārdomāts pilnīgi viss, tur ir līdz mazākai niansē, teiksim, lai tas cilvēks justos forši. Tas atbalsta personāls, kas teiksim, ir trasē, vienmēr ir smaidīgi, vienmēr ir pozitīvi, vienmēr tev, teiksim, uzmundrina, runā ar tev, jebkurā stacijā vienmēr ir blakus cilvēks, kas, teiksim, tev pušo kaut kādā ziņā un liek iet uz priekšu un neapstāties. Bet tas kopējais vibes, es teiktu, tā dažādība, kad tev ir, teiksim, tev ir, tu izēj cauri gandrīz, es teiktu, visām veidu kustībām kaut kādā ziņā. Skriešana, es teiktu, tas ir tas, ko es mīlu visvairāk, un, teiksim, tas plīka skriešanā, teiksim, ir kaut kādā ziņā, man kaut kādā brīdī varbūt tās liekas garlaicīgi, un tāpēc man ļoti patīk, ka šeit ir tas klāt pielikts vēl spēks un visi tie 8 vingrājumi, kas padara visu to vēl aizrautīgāk. Un, teiksim, tas, ka tev ir jāspēj skriet ar ļoti smagām kājām, ka tu esi tikko, teiksim, pēc lanžiem, teiksim, ir, manuprāt, pēc lanžiem visgrūtāk ir uzsākt to skriešanu. Un man patīk, teiksim, pārbaudīt savu ķermeni un strādāt pie tā, lai tu spētu pēc iespējas labāk skriet pēc tām stacijām. Un, man patīk grūtības, un laikam tas ir diezgan grūti, teiksim, būt ātram Hyroxā, un tas ir tas, kas man patīk, tas, ka ir grūti, jā.
Tur varbūt arī veidos tāda kā kopiena cilvēki, kas pārvar grūtības un jau var teikt pat tāds Hairoks burbulis, Hairoks vide, kur visi viens otram ir draugi. Es teiktu, ka noteikti tā ir. Latvijā ir, man liekas, tās kopienas jau izveidojušās tāds jau vairākas, jau teiksim. Bet ir, jā, no pasaules līmenī tur ir milzīga kopiena, jā. To jau principā var redzēt jau pēc to apmeklētības skaitu, un man liekas, tie cipari lieli, es precīzi nenosaukšu, bet tur tiešām, cik es esmu bijis arēnās, tur cilvēki mainās visu dienu, un tie starti ir ik pa kaut kādām, ja nemaldos, 10 minūtēm, un visu dienu arēnām iet cauri cilvēku, un tur ir izveidojies tāds ļoti, ļoti spēcīgs, man liekas, tas pamats visam, un es domāju, ka tā attīstība arī turpināsies nākotnē un būs arvien spēcīgāk. Jā. Arī Latvijā ir palicis pēdējos, man liekas, 2 gados. Cilvēku skaits jau arvien lielāks, un pat šogad, man liekas, pēc starta jau vēl vai, vismaz ņemot vērā to, cik cilvēki jau man uzrunā sociālajā vidē, kas grib pamēģināt Hairoks, ir daudz vēstuļu, teiksim, jautājumu, kā, ko darīt un ar ko sākt, un vai es varu un vai es nevaru. Tāpēc, manuprāt, Hairoks ir tāds sporta veids, ko var visi, jebkurš cilvēks, vai tur ir kaut kādi ierobežojumi, vai teiksim, nezinu, ir cilvēki ar lieko svaru vai ko, bet, es teiktu, tas ir tāds labs mērķis, uz ko gatavoties, un, teiksim, vienreiz pamēģinu, un cilvēks tiešām, man liekas, saslimst ar Hairoks, un tas ir baigi pozitīvi, jo cilvēks sāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Tur ir vajadzīgs skriešana, tur ir vajadzīgs spēks. Manuprāt, tāds ļoti labs sporta veids vispār tādam veselīgam sportam kopumā. Protams, tas, ja neiet jau tādā profesionālā līmenī, tur jau aiziet jau pa naža asmeni, bet līdz tam, man liekas, kopumā tas ir ļoti labs, jo tu trenē gan aerobo bāzi, sirdi tu trenē, un tāpat tās spēki, kas būs nepieciešams gan vecumdienās, gan vispār ikdienas kaut kādām tādām ikdienišķām lietām, nest maisiņas un tā tālāk. Un arī, teiksim, vecumā tu paliec ar muskuļu spēku. Es uzskatu, ka jā, tas tāds labs sporta veids ir ļoti labs jebkuram cilvēkam. Kas varbūt bija tās grūtības, ar kurām tu saskāries, nezinu, pirmajās sacensībās, pirmajos treniņos, kas varbūt tev nedaudz atsēdināja? Tā, man tagad jādomā. Viena no tām grūtībām varētu būt, teiksim, spēku sadale tieši sacensībās. Pareizi sadalīt savus spēkus, jo, teiksim, ir 8 stacijas, un tev aptuveni ir jāsaprot, kurās stacijās tu liec uzsvaru, kurās stacijās kaut kādā ziņā tu atjaunojies. Nevis atjaunojies, bet mazliet ietur to pauzi un sevi neizliec. Un tas laikam ir tas, kas man pirmajās sacensībās nebija īsti līdz galam skaidrs. Un es varu teikt, sev liku ārā jau no starta, un tad tāda izdzīvošanas spēle sākās. Lai gan jebkurš starts ir izdzīvošanas spēle, bet ir gudri jāsaplāno, teiksim. Es cenšos saplānot tomēr gudri to startu. Protams, uz adrenalīna iespaidā ir grūti noturēt to savu plānu, bet jā, tas bija tāds laikam lielākais izaicinājums. Un tieši no spēka stacijām, es teiktu, sākumā bija mazliet problēmas. Neteikšu, ka problēmas. Es esmu diezgan tehnisks cilvēks, arī triatlonā. Man, teiksim, vajadzēja būt diezgan tehniskam, jo es arī biju paralēli gandrīz kā mehāniķis, kurš vienmēr sagatavo riteni, teiksim, izjauc viņu pirms starta, pēc tam aizlido un viss atkal saliek, saskrūvē. Un man bija jāpielāgo, teiksim, ritenis maniem apstākļiem, tas, ka man nav plauks, man bija jādomā, kādu, teiksim, uzbūvēt to rokai kronšteinu. Tur man nāca tālāk arī cilvēks, kas man palīdzēja, bet tāpatās, tā doma tehniskā ir, un arī Hairoksā bija jādomā, kā es, teiksim, varēšu izpildīt visas stacijas. Grūtākais bija saprast skiergam, rovergam, un pārējais viss, jā, bērpīdžams, tas bija arī viens no tādiem, kas bija ļoti, ļoti jāstrādā treniņos, lai ķermenis tev pierod pie tās kustības. Jā, bet atrada pareizās saites, atrada ātrākās iespējas, kā tu vari piesprādzēties, atsprādzēties, un jā, tad jau problēma jau vairs nebija. Sākumā bija problēma, kamēr tu adaptējies, jā. Jā, un es teiktu, bērpīdžām arī bija tāda lielākais izaicinājums, jo tur diezgan būtiski ir, teiksim, tā otra roka, un bērpīdžāms es iekļāvu
vienmēr savu treniņu procesā, teiksim, ja man viņš nav paredzēts treniņā, es vienmēr treniņu beigās, teiksim, uztaisu vēl papildus 100 burpee jumps, lai maksimāli savu ķermeni pieredinātu pie viņiem, liku uzsvaru. Nu, es tā vienmēr esmu darījis, teiksim, strādājis papildus ar savām vājajām vietām, līdz viņas vēl atsevišķi kā klāt arī tajās dienās, kad, teiksim, viņi nav it kā paredzēti, lai ķermenis pierod. Un ar laiku atnāca šobrīd burpee jumps, vairs nav problēma. Es pārvēršu problēmas savā trumpī palielam. Es cenšos tā dzīvot un darīt ar visām lietām, kas man ir grūti darīt. Es viņas daru tik ilgi, kamēr man tas grūti pārvēršās viegli. Jā, nu, tā es cenšos darīt. Jā. Lai treniņos gatavoties sacensībām, tu arī izēj šo tā saukto simulāciju, kur respektīvi dari visu kā sacensībās. Kilometru stacija vai nē? Pilnu simulāciju es teiktu, ka es neizēju. Es izēju tādā īsā veidā, lai ķermenis ir tonusā pirms starta. Tas ir aptuveni kaut kādu nedēļu, pirms es izēju tādu mazu, jaudīgu. Bet nepilnu, jā, tur es saīsinu, teiksim, gan to skriešanu es saīsinu, gan stacijas es saīsinu, bet tāda maza simulācija es izēju, jā, bet nepilna, jā. Pilna, es domāju, ka nav vajadzīgi, tas jau būs jau pa daudz, jā, pilnu iziet. Tur tādā saīsinātā formātā, jā, es izēju. Sacensības stunda augstā intensitātē ar dažādiem spēka treniņiem un cik ilga pēc tam ir atjaunošanās pēc šādām sacensībām? Jā, atjaunošanās. Tas jau sportā, man liekas, ir tāds vislielākais temats un pats būtiskākais temats vispār kopumā kā tā, bet pēc sacensībām viss ir atkarīgs no tā, protams, kad ir nākošais starts plānots. Tas ir viens, cik patiesībā tev vispār laiks ir atjaunoties. Bet parasti es, teiksim, nedēļu es sev iedodu tādā vieglā. It kā cenšos neko nedarīt, bet skaidrs, ka ķermenis ir pieredze. Un man teiksim, ir tā, ka neko nedarot man ir sliktāk nekā es dodu kaut kādu ļoti vieglu sev kaut kādu fizisko aktivitāti. Es cenšos nomainīt veidu. Pieņemsim, šobrīd es varbūt tās pēc Hyrox ar riteni pabraucu. Man mājās ir riteņa statīva, un tad es viegli, izgriežu kājas, bet kustību es turpinu jebkurā gadījumā, bet ļoti zemā intensitātā, tādā pirmajā, otrajā zonā maksimums. Un vienkārši to kustību dod un iztīra ķermeni no laktāta un viss. Bet tā ir kāda nedēļa, es teiktu. Un tad es pamazām, bet arī ļoti pakāpeniski, teiksim, sāku atkal iet iekšā atpakaļ ritmā. Un jautājums, cik smags ir bijis starts, jā, viss ir atkarīgs no tā, kāda ir pašsajūta. Es ļoti sekoju līdz savam ķermenim, kā es jūtos, un es ļoti labi iemācījies nolasīt savu ķermeni, jo kaut kādā ziņā man ļoti patīk strādāt ar datiem, analizēt tos, un es vienmēr esmu, teiksim, treniņu procesu un visu vienmēr ļoti analizējis. Tagad mūsdienās jau gadžeti ir pieejami, visi tur sekot līdzi miegam un pulsiem un visam, un tad es ļoti tam pievēršu uzmanību un cenšos sekot līdzi visam, jā, ko ķermenis saka. Un arī no tā atkarīgi man ir atjaunošanās parasti, jā. Pastāst par šiem datiem, ieved mūsu skaļu pasaulē, kādās pulsa zonās tu strādā, kādās trenējies? Jā, kā jau man liekas, tas tāds maģiskā zona, ko vienmēr uzsver, ir tā otrā zona. Es teiktu, skaidrs, ka viņa ir ļoti būtiska. Arī Hyroxā viņa ir, es uzskatu, ka tā pati skriešana ir viens no tādiem būtiskākajiem faktoriem, ar ko ir jāstrādā. Ļoti daudz, manuprāt, aizmirst to skriešanu un vairāk liek uzsvaru uz tām spēkstacijām, bet es uzskatu, ka būtiskākais ir skriešana. Teiksim, skaidrs, ka pamatā ir tā otrā zona, bet tāpatās tu nedrīkst aizmirst arī par visām pārējām zonām, kurās ir jāstrādā. Tāpatās intervāli, tāpatās ir ātrie skrējieni un threshold skrējieni. Principā, jebkura zona ir svarīga, bet pamats skaidrs, otrā zona ir tā, kurā ir, manuprāt, jāpavada visilgākais laiks.
Jā, protams, spēka vingrinājumi, tas ir neatņemama sastāvdaļa visam. Jā. Tāpēc treniņi ir daudz, un tā nedēļa ir saplānota. Man treniņi, teiksim, ir saplānoti. Katram treniņam ir sava jēga, katram ir sava diena. Principā tās ir gandrīz arī 7 dienas nedēļā, ko es trenējos. Ir ik pa kaut kādu nedēļu, 2 ir kaut kāda diena, kad es bez treniņiem atjaunojos, bet principā cenšos kustību uzturēt katru dienu. Un ir atjaunošanās dienas, kad es ļoti viegli ar riteni izmiņos vai kaut kā tā. Man viss ir jā. Es cenšos sekot līdzi ķermeņa sajūtām. Bet nedēļa man sastāv. Es skrienu principā katru dienu. Man ir dienas, kad es skrienu 1 reizi. Tajā dienā, kad es skrienu 1 reizi, tad man ir otrs treniņš, ir spēka treniņš. Un ir dienas, kad es skrienu 2 reizes, bet tad man spēka treniņi nav. Jā. Man ir sanāk kaut kādi +-4 treniņi zālē. Un tad, paralēli tam es skrienu 100 km +- nedēļā. Es skrienu tādā bāzes tādā sagatavošanas posmā. Tad, attiecīgi, pirms starta un sacensībām es samazinu apjomu un paceļu nedaudz intensitāti, lai ķermenis būtu tonusā un gatavs startam. Jā. Savā vai citu trenēšanās praksē tu arī esi redzējis kaut kādas kļūdas, kuras nevajadzētu pieļaut? Jā, daudz mēs... cilvēki ir dažādi, protams, kad kļūdas nezinātāji, teiksim, pieļauj ļoti liels, un, teiksim, manuprāt, tā lielākā kļūda, ko pieļauj tieši pirms sacensībām. Ļoti daudz cilvēku nezina, kā iziet uz sacensībām, kā sagatavoties tieši tam savam startam, un grib no sevis kaut kādā ziņā izspiest kaut ko, bet, skaidrs, ka 2 nedēļas pirms tu neko jaunu neiegūs vairs. Tu vari tikai, teiksim, noturēt savu formu un neko tu neuztrenēsi 2 nedēļu laikā. Skaidrs, ka tas darbs ir jau bijis viss, mēneši, gads, cik jautājums, cik tu tur ilgi gatavojies tam visam. Bet 2 nedēļās tu nekur vairs neuzaugs. Tev ir jādabū sev, teiksim, pīka formā uz startu. Un tā kļūda ir, kad centies, iepriekšējā nedēļā es redzēju, kad taisa, teiksim, spēka vingrinājums ļoti smagus uz kājām un pietupiens tur ar lieliem svariem, cenšas ielikt vēl spēku, bet muskulim vajag laiks, lai viņš atjaunotos. Un, teiksim, ja tu iepriekšējā nedēļā esi nodarbinājis pilnīgi savu muskulatūru, tad skaidrs, ka nākošajā nedēļā tu svaigs nekādā veidā nevar būt. Tas ir tāds ļoti būtisks faktors. Es izslēdzu, teiksim, jau tāds nopietnas spēka darbs jau pamazām jau pāris nedēļas pirms, un es cenšos noturēt tikai muskuļus tonusā un ķermeni tonusā. Tas tāds, man liekas, tas ir tas pats grūtākais, iziet pīkā ārā, teiksim, uz startu. Tas ir ļoti grūti, tur ir jāsako līdzi ļoti smalki, katram individuāli. Cik vajag, teiksim, tā atpūta, cik nē. Teiksim, es līdz startam, principā katru dienu kaut ko daru, bet es daru ļoti īsi un tāds eksplozīvs tos treniņus, +- tādas ātras skriešanas kaut kāds, lai noturētu to tonus, bet neizšaut sev kaut kādā ziņā, jā. Bet tas ir sarežģīti. Tas tiešām ir sarežģīti, un tur jāanalizē katrs individuāli, man liekas. To tu nevar tādu visiem vienu. Tas ir ļoti individuāli pēc cilvēku un pēc ķermeni un pēc visu, jā. Bet tā ir tāda, man liekas, būtiskākā kļūda, ko pieļauj. Un otrs tas, kad skrien pamaz. Jā. Nav tā bāze, nav tā sagatavotība, un tad spiež no sevis ārā sulu. Puls iet tur kosmosā, jā. Un tad, jā. Jo skaidrs, ka izturības sportveidam ir nepieciešams sagatavot, teiksim, visu ķermeņa sistēmu un sirdi nostiprināt, un lai tu vispār būtu gatavs tam visam, lai neiet otrā grāvī un, teiksim, nedzīt sev nost kaut kādā ziņā. Arī, teiksim, parastie cilvēki, kas neiet uz rezultātu, bet jebkurā gadījumā vajag gudri trenēties, nevis, teiksim, muļķīgi. Jā. Un daudz neklausās, varbūt tas arī, ko saka. Viņam liekas, ka tā nav un negrib klausīties. Grūti, jā. Bet ir cilvēki, kas tiešām man prieks ir, ka, teiksim, man daudz prasa, uzrunā, un es cenšos tiešām no sevis iedot to, lai cilvēks, teiksim, iet to veselīgo ceļu tajā visā, bet trenējās pareizi.
Tā skriešana arī, jā, kā jau, tā jau, man liekas, tā topika tēma ir, kad teiksim, tu nezini, kā skriet, lielākā daļa skrien ātri, jā. Viņiem liekas, ka viņi skrien ātri, ka tas ir baigi labi, bet, protams, skaidrs, ka jāskrien maksimāli lēni, jo tīpaši, tu neesi to darījis, ir jāsāk pilnīgi, varbūt kādam jāsāk staigāt ir tikai, un tad paralēli ir jāmiksē staigā, pārskrien staigā, viss ir atkarīgs no sagatavotības, un tas ir tas, ko pieļauju, laikam, lielākā daļa tāda kļūda tieši ar to, kad pārforsē, skriešanā pārforsē. Visur, arī spēku vingrinājumos, pa pārāk lieliem svariem strādā, sākās visādas traumas, un skriešanā jau tas pats ir. Nav jau tev ne saites gatavs, ne muskulatūra gatava, tai ātrai skriešanai, un galvenais muskuls, sirds, elpošanas sistēma nav gatava. Un jāsāk ir lai cik tas patiesībā lēni skriet ir daudz grūtāk nekā skriet ātri. To pateiks, man liekas, jebkurš, jo ir grūti skriet lēni. Ātri skriet ir vieglāk, jā. Tas grūtākais, laikam, jā. Liela nozīme jau ir arī uzturam, varbūt var iepazīstināt ar savu ēdienkarti. Jā, uzturs pamats, tāpat kā zona 2, jā. Triatlonā es teiktu, kad es izgāju cauri tādam arī posmam ar uzturu ļoti tādam arī sāpīgam. Es ļoti daudz apdedzinājos, izejot uz startu. Man bija ļoti bieži vēdera krampi, un es nesapratu, kāpēc. Es meklēju kaut kādas tur attaisnojumus, kas ar manim notiek un tā tālāk. Bet viss tā atslēga bija tajā uzturā, kad teiksim, man likās, ka es varu ēst visu, jo es ļoti daudz kalorijas patērēju treniņos, ļoti, ļoti daudz. Un man labumā ēdienas negāja, es varēju ēst arī neveselīgi, un tāpat es nepieņēmos svarā. Bet otrs jau ir viss tas pārējais, kā tu jūties ikdienā. Teiksim. Ja tu gribi justies labi, tomēr ir jāiet kvalitatīvi. Arī pie tā, ka tu ļoti daudz kalorijas patērēji ikdienā. Bet tev ir jāuzņem pietiekoši daudz olbaltumvielas, tev ir jāuzņem pietiekoši daudz ogļhidrātu, un tev ir jāsaprot, kad to darīt, kad ir jāuzņem olbaltumvielas un kad tev ir jāuzņem ogļhidrāti. Jo skaidrs, ka olbaltumvielas, kā teiksim, enerģija nebūs tas labākais veids, kā uzņemt enerģiju. Skaidrs, ka labāk būs uzņemt pirms treniņa ogļhidrātus un pēc treniņa attiecīgi uzņemt olbaltumvielas, lai atkal tu aizpildītu visu muskuļu šūnas ir nepieciešama. Un uzturs tāds ir pamats, bet ja pareizi saplāno uzturu, es teiktu tā, ka arī pārstāja nāk tā vēlme pēc, teiksim, tiem saldumiem un neveselīgā uztura, jo diezgan, man liekas, vismaz pēc manas pieredzes, ja tu uzņem pietiekoši daudz olbaltumvielas ikdienā, tev mazāk gribās našķoties ar neveselīgu uzturu. Tāpēc ir būtiski paskaitīt līdzi, teiksim, olbaltumvielām, cik aptuveni dienā viņas uzņem pie attiecīgā sporta veida. Kādā sporta veidā vajadzīgs vairāk, kādā mazāk. Jā, bet uzturs, jā, tā ir tēma, jā. Es ēdu principā tādas lielās maltītes man ir kādas 3 līdz 4 dienā, un tad paralēli ir tādas uzkodu maltītes. Bet es cenšos ēst. Es neteikšu, ka es ļoti smalki skaitu visu. Es plus mīnus vados pēc sajūtām. Skaitu es aptuveni olbaltumvielas, cik es uzņemu. Un ogļhidrāts attiecīgi, jā, ja man ir kāda garāka treniņa paredzēta, es cenšos uzlādēties vairāk ar ogļhidrātiem. Dienu es iesāku parasti ar putru. Man tā iegājies ir, es ēdu rīsu putru ar augļiem, pielieku medu klāt, jo man parasti pusdienas laikā ir plānots treniņš, tad es mēģinu sev uzlādēt ar ogļhidrātiem. Tad vēl starpā līdz pusdienas laikam kādu uzkotu, kāds banāns vai kāds batoniņš ātri. Citreiz nav laika. Attiecīgi, jā, pēc treniņiem tad es sev uzlādēju ar olbaltumvielām, jā. Tā ir gaļa vai pākšķauga. Citreiz arī sanāk kādu proteīnu kokteili iedzert, ja nav laiks, teiksim, gatavot vai nav laiks iebraukt, paēst kaut kur. Jā, bet uzturs, jā, tā ir tāda. Par to varētu runāt, manuprāt, tā ir ļoti tāda. Tāpat tās šķiedrvielas nepieciešams uzņemt, labie tauki ir nepieciešams uzņemt. Katra lieta spēlē kaut kādu savu lomu tajā visā, jā.
Un maksimāli izvairīties no nevajadzīgā, jā, jo tas tev kaut kādā ziņā traucē. Gan slikti pārstrādājās, no tā veidojās visi tie krampi. Un arī pirms starta kādreiz man likās, es varu ēst, man jāuzlādējās ogļhidrātiem, un es ēdu tur, es picu ēdu, tur ēdu burgers, vēl kaut ko, es domāju, baigi uzlādēšu sev. Nu, nākošajā dienā, jā, tad es sapratu, jā, krampji vēderā un viss, jo sēdienas nepārstrādāju. Šobrīd es pirms startēs jau sāku, teiksim, ievērot jau kādas 2 nedēļas pirms, ko es ēdu. Un izslēdzu pamazām pāris dienas pirms startēs, jau izslēdzu ārā pat gaļu, jo gaļa arī ilgi pārstrādājās. Tāpat tās šķiedrvielas es izslēdzu ārā un es cenšos uzņemt tīrus ogļhidrātus. Vai tie pārsvarā man tie ir vai nu makaroni vai rīsi, teiksim, pilnīgi tīri, medu pieliek, banānu kaut kādu klāt, kaut kādu bageti. Nu, man ir savs plāns, jau arī tieši sacensību dienā rītā es zinu, ko es drīkst, lai es justos maksimāli labi. Lai man, teiksim, es izslēgtu viss tāds blakus faktors, kas man var ietekmēt kaut kādu starta rezultātu un krampi un vispārējais. Jā. Pie šiem secinājumiem tu esi nonācis pats kaut kādā veidā iepazīst savu ķermeni, vai tev bijis arī kāds, kurš palīdzējis ar konsultēšanu uz to pašu uzturu jautājumos, treniņu jautājumos? Pats viss, jā. Principā pats, jā. Pilnīgi viss pats. Pats apdedzinājos un pats sāku meklēt informāciju, lasīt, mācīties. Lielākoties pats testēju uz sevi, gan treniņu procesu, gan uzturu. Visu, jā. Nu, es esmu mācījies daudz grāmatu lasījis, es analizēju sevi. Treniņu procesā es arī ļoti daudz, teiksim, iesaistu kameras, vienmēr es sev filmējis, no malas skaties, analizēju savus kļūdas. Triatlonā, pat basēnā sev filmēju, centos labot katru mazāko niansi. Skatījos video, kā pelda profesionāli atlēti, tāpat skriešanu sev palielinājumā skatījos, kā iet mans solis, kur man ir jāpieliek, kas man ir jāuzlabo visā. Jā. Tas pats uzturā, es vienmēr esmu testējis kaut kādā ziņā. Un skaidrs, ka es arī mācījies un klausījies un lasījis, kā labāk un kaut kādā ziņā izlasu, un tad es uz sevi pamēģinu, vai tas strādā vai nestrādā. Bet palielam, jā, pats pie viss, ar apdedzināšanos, palielam, jā. Pie tā, man liekas, tā jau ir tā, ir jādara, kamēr tu nedarīsi, tikmēr jau tu nezinās, jā. Pats tad nonāc pie tā labākā. Jo arī cilvēki, ķermeņi jau ir dažādi, kādam labāk strādā tā, kādam labāk varbūt kaut kas savādāk. Ne visiem varbūt tās vajag tieši rīsi, varbūt citam vajag kaut ko citu, un kad labāk. Tas tā, individuāli ir, jā. Bet, tas kopums ir viens plus mīnus, jā. Veselīgs uzturs ir vajadzīgs sportā. Es uzskatu, jā, bez tā nevar. Tas ir tāda liela tā daļa no sporta uzturs. Ļoti liela. To pateiks, es domāju, kurš atlēts. Un disciplīna tieši tāpat kā treniņos, tāpat uzturā. Iepriekš triatlonā, tagad Hyroxā, vai kāds pie tevis konsultējies? Jau tev pašam, kā saka, vajadzēs iejusties padomdevēja treneru lomā? Jā, gan triatlonā konsultējās ar mani. Skaidrs, ka redzēju kaut kādā ziņā rezultātu, jo es kaut kādā brīdī paliku sociāli aktīvs. Skaidrs, ka cilvēki redz, teiksim, manus tempus, kā es skrienu, cik ātri es skrienu un visu to. Un tāpat tās Hyroxā šobrīd redz man to rezultātu, redz, teiksim, es arī tur ielieku spēku stacijas, teiksim, tehniku, redz, ka man ir forša laba un skaidrs, ka man rakstā un konsultējās. Es arī, teiksim, arī Ventspilī ir arī tāds entuziastu klubiņš Hyrox, tad es eju pie viņiem, es viņiem pastāstu, parādu, kā pareizi tehnika, teiksim, rovergāt, skiergā, kā labāk, kā iekonomēt resursu savu. Izejam cauri visam, skatos, palaboju cilvēkus, jā, ir daudz raksta, jā. Katru dienu varbūt gluži nē, bet jā. Es arī kā treneris piestrādāju kaut kādā ziņā, jā, es palīdzu cilvēkiem un ar skriešanu ir daudz ir palīdzēts, jā, šogad laikā. Gan triatlonā kaut kādā ziņā, gan Hyroxā, jā. Par sacensībām Polijā minēja pasaules čempionāts, bija Zviedrijā, par to, kā tu finansē šīs sacensības. Tu no saviem līdzekļiem ieguldies, tev ir sponsori vai tev Hyrox brands visu sēdz? Jā, ir tā, ka man ir sponsori, kas man palīdz aizbraukt uz sacensībām. Tā ir Latvijas Paralimpiskā komiteja,
Tur ir valsts finansējums, kas man palīdz aizbraukt uz sacensībām. Tad tāpat tās ir Ventspils doma, pilsēta, kas man palīdz aizbraukt uz sacensībām, atbalsta ar infrastruktūru, ar sporta zālēm, ar atjaunošanās kaut kādiem iespējām, baseinu, pirti un visu. Un paralēli visam, protams, es meklēju visu laiku papildus, arī pats strādāju kā sev menedžers un meklēju papildus finansējumu, teiksim, jo nepietiek visam un vajag tāpatās tā ikdiena, jau šausmīgi daudz paņem resursu un viss tas. Uzturs, teiksim, ekipējums, labi, Hyrox ekipējums, es teiktu, ir salīdzinoši niecīgs, kāds bija triatlonā. Tas bija daudz vairāk, vajadzēja finanses. Un tas bija viens no, kāpēc es arī pametu triatlonu dēļ. Tā, ka tur es, var teikt, ieguldījos maksimāli visu savu, ko es nopelnīju, principā es liku iekšā sportā. Neskaitot spēka stacijas, kas ir pieejamas dažādos fitnesa klubos, kas varbūt ir tas ekipējums, kas katram individuāli jāiegādājās. Hyroxā tieši? Jā. Botas, un tad jau šorti gan jau mājās skapī vienmēr kādam atradīsies. Kā jau redzams video, tur džekiem maiks pat var nebūt. Tur ar plikiem torsiem skrien, lai interesantāk ir. Es teiktu, ka labi, vajag pulkstenis kaut kāds, lai tu var tā kvalitatīvāk trenēties, pulsometris kaut kāds, siksniņi kaut kādi, bet es teiktu, ka niecīgs ir tās vajadzības salīdzinot ar citiem sporta veidiem. Tas ir tas, man liekas, bonus. Kādreiz triatlonā es braukāju ar čemodāniem uz sacensībām, velokofers, vēl čemodāns, soma, kur tev ir peldēšanai, viss riteņbraukšanai, ķīveres, brilles, skriešanai, viss. Tur ļoti daudz vajadzēja. Tādā ziņā es noguru no tā visa, un šobrīd man ir mugursoma. Vēl sliktākā gadījumā vēl mazais koferīts, kur vienkārši drēbes ir kaut kādas līdzi. Es tāpatās vienmēr es sagatavojos pilnīgi ar visiem apstākļiem, lai man būtu viss, jo es cenšos domāt uz priekšu, man ir līdzi gan uzturam viss iespējamais, kas man var būt nepieciešams. Es mājās gatavoju, ja man ir, teiksim, sacensības kaut kur tuvumā, Polijā vai kur. Es vienmēr sagatavojos arī ar uzturu. Es cenšos neēst kafejnīcās, es neēdu pirms starta, nezinām, izcelsmes pārtiku, jo es nezinu, kā viņi gatavot, vai viņi nav eļļā tur taisīt. Jo, teiksim, ja ķermenis ir visu laiku slodzē, viņš izjūt katru niansi, katru teiksim, kaut kādu neveselīgu lietu. Un, ja ir, teiksim, eļļās vairāk kārtīgi gatavots vienā eļļā, es ļoti to izjūtu, man vēders uzreiz protestē. Tāpēc es sataisu līdzi visu, jau mājās kastītes savāru vai arī jau saberu vēl nesavārītā veidā, teiksim, rīsus vai rīsu pārslas, paņemu līdzi tur medu, banānus, salieku visu, lai man viss ir, tieši līdz sacensībām. Pēc sacensībām tad es atļaujos apēst arī kaut ko neveselīgi, nosvinēt mazliet kā jau tas tā, nezinu, es pieņēmu, es sev kaut kādā ziņā varbūt apbalvoju, vai kā, es nezinu, bet es to nāku pēc sacensībām. Es aizēju, pēdu visu, ko es gribu, picu apēdu visu, ko es gribu. Arī ikdienā, es teiktu, man viss tādā balansā ir arī. Skaidrs, ka man ir veselīgs uzturs ikdienā, bet ir dienas, kad es apēdu arī kaut ko neveselīgu. Pilnībā sev tā neierobežoju. Protams, tas 80% viss ir veselīgs un viss ir tāpat 80% miegs ir labs un viss, bet es dzīvoju tieši tāpat kā aptuveni treniņu procesa 80% 80% viegla, teiksim, intensitāte, 20% smaga intensitāte, tāpat tās man ir ikdienā ar uzturu, ar miegu, ar visu, teiksim, es dzīvoju tādā 80/20. Es atstāju 20% arī kaut kādām dienām, kad es varu varbūt sliktāk izgulēties, kaut ko slikt apēst, bet galvenokārt viss ir veselīgi, Startējot parasportā pasaulē un redzot to, kas notiek Latvijā, kas varbūt ir kāda domā, kas ir lielākie izaicinājumi cilvēkiem, kuriem ir dažādas minoritātes iesaistīties sportā? Manuprāt, tas pats lielākais izaicinājums ir pašā mentalitātē kā tādā, es teiktu, jo, ja teiksim, cilvēks ir atvērts, un grib iesaistīties un ir gatavs iznākt no mājām, tad, teiksim, man liekas, ka arī Latvijā ir iespējas
ir iespējas to darīt, jo man liekas, ka tā kustība parasportā paliek arvien tāda populārāka un, teiksim, arī tas atbalsts ir, ja tu gribi. Jautājums, vai tu gribi, vai tu esi gatavs izkāpt, jo ārzemēs cilvēki ir, es teiktu, atvērtāki un viņi ir kaut kādā ziņā, viņi ir laimīgāki tā kopumā skatoties, cik es esmu izbraukājis, pabraukājis. Tu redzi cilvēku sejās un visā. Skaidrs, ka lielās, varbūt attīstītajās valstīs skaidrs, ka viņiem tie budžeti ir daudz lielāki nekā mums Latvijā. Bet, jebkurā gadījumā, viss ir pašu rokās. Galvenais ir gribēt, ja tu gribēsi pa lielām, viss ir iespējams, un tāpat tās varēs to darīt. Protams, var sūdzēties par daudz ko, vai ne? Tas jau mūsu dabā sūdzēties ir, ka ir viss slikti un tā tālāk, bet patiesībā jau viss sākās no paša, man liekas. Un, ja tu pats esi gatavs kaut ko darīt, tad arī tās lietas atnāks. Galvenais ir domāt pozitīvi, sūtīt labas domas kosmosā un viss saies un būs labi, jā. Nevajag meklēt vainīgos. Tas, man liekas, ir tas, kas stopē galvenokārt cilvēks. Meklēt kādu, kas ir vainīgs un kāpēc nē. Vienkārši nevajag tā. Vajag vienkārši darīt. Vairāk teikt jā, to gan es esmu sapratis. Vairāk teikt jā, un tad viss būs, jā. Ko tu ieteiktu tādam, kas nonācis līdzīgās grūtībās, kā tu biji, kad zaudēji plaukstu? Un ja kaut kāds, izmisums, kā dzīvot tālāk, ko tu ieteiktu? Jā, šis ir plašs jautājums. Jo es pats izgāju cauri tiešām ļoti grūtam posmam, bet kaut kādā ziņā es pats nonācu pie tā visa, pie tās apgaismības, teiksim, kad viss ir iespējams un kā nevajag apstāties un padoties. Skaidrs, ka man kaut kādos brīžos bija īstie cilvēki blakus, kas man palīdzēja. Manā gadījumā man ļoti daudz dzīvē palīdzēja manā bijusī sieva, kaut kādā ziņā es teiktu. Viņa bija tas, kas man grūtajā brīdī iedeva tādu spēku, teiksim, saprātu, ka es varu. Un tikko tu saproti, ka tu vari, tad jau vairs nav robežu. Un es teiktu, jā, ir grūti. Es vienkārši esmu bijis ļoti daudz tādos dzīves posmos, kad, teiksim, es esmu noguldīts pie zemes. Tas nav tikai bijis ar roku saistīts, es esmu smagi lauzis kāju. Kad man arī ārsti pateica, ka es nevarēšu vairs skriet, principā. Man ir jāizmirst par skriešanu. Es esmu smagi lauzis plecu. Man ir bijuši dažādi veidi traumas, kas man ir sēdinājuši visu dzīves garumā, principā, visu laiku pie zemes. Bet kaut kādā ziņā es vienmēr atradu spēku piecelties. Un viss ir galvā, ir jāstrādā laikam ar to mentālo pusi. Tas ir ļoti svarīgi. Ko es arī esmu, teiksim, daudz darījis, ir skaidrs, ka alkohols ir viens no lielākajiem, man liekas, tādiem, kas sēdina cilvēks šausmīgi. Tas ar to, man liekas, būtu, ja tu mīli alkoholu, skaidrs, ka no tā jātiek vaļā. Tas ir viens, kas, man liekas, ļoti bremzē. Otrs sakārtots mentāli sev, lasīt grāmatas, es teiktu, tas ir ļoti tāda laba lieta, kas, man liekas, palīdz. Un fiziskās aktivitātes un sports, jā, un nebaidīties un nekautrēties, prasīt, man liekas, tas kas tādiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības, jo man ļoti daudz cilvēku uzrunā sociālajā vidē tieši, kas ir nonākuši grūtībās šobrīd. Brīdī, kad es paliku sociāli aktīvs, ļoti daudz cilvēku man uzticās, jo viņi redz to, ka es par to nebaidos runāt atklāti par visu savu dzīvi, kas ar mani ir bijis. Un arī varbūt pat tādu tumšāko pusi, ko cilvēkiem reizēm ļoti grūti atklāties. Es esmu iemīlējis sevi, es esmu pieņēmis sev pilnībā, un es esmu laimīgs. Un tāpēc es nebaidos vispār runāt par to. Un cilvēki saskat mani uzticamu personu, viņu dalās ar saviem stāstiem un ar savu, teiksim, to tumšo pusi, un es cenšos viņus motivēt un, teiksim, ievirzīt sportā un fiziskā aktivitātē, jo tas palīdz, tas tiešām palīdz, un es to pats esmu izbaudījis un izjūtu uz savas ādas, tāpēc cilvēkiem nevajag baidīties jautāt, nevajag baidīties runāt un nevajag, kaunēties no sevīm. Ir grūti, es zinu, ka ir grūti, bet ir jācenšas izslēgt to no galvas. Un es teiktu, vairāk ir jāsaka jā, vairāk jāsmaida
un jādomā pozitīvi, ir jācenšas vienkārši negatīvās domas vispār slēgt ārā no galvas. Un tas patiesībā ir tāda liela atslēga. Ja cilvēki saprast to, cik vispār domām ir liels spēks, tad man liekas, vairums būtu laimīgi. Jā, jo ja tu domās pozitīvi un sūtīs labas domas, jā, gaisā viss būs labi un viss būs forši. Jo negatīvās domas piesaista negatīvu. Un tas ir pierādījies, es to esmu ļoti daudz izbaudījis. Jo tu labāk, pozitīvāk domās, jo tu būsi laimīgāks. Un viss būs, jā. Galvenais ir jāsmaida un jādomā pozitīvi. Jā. Tu jau minēji grāmatas, arī pats teici, ka viena grāmata tev ļoti, kas saka, atvērs acis, varbūt to var ieteikt kaut kādas, nezinu, grāmatas vai filmas, kas palīdz pašmotivēties, atvērt acis. Es teiktu, man laikam no top rakstniekiem ir Joe Dispenza, ja es pareizi izrunāju. Viņa grāmatas, es teiktu, es rekomendētu. Es pat teiktu, varu izlasīt visas. Tur var atrast ļoti tādas pamācošas lietas, kas dzīvē man ir baigi daudz ko izmainīt. Man tieši Joe Dispenza arī patiesībā ļoti daudz izmainīja dzīvē. Viņa grāmatas, jā. Es sāku lasīt viņa grāmatas, un man tāds pilnīgi savādāks uzskats un redzējums par dzīvi, laikam, izveidojās. Bet es esmu lasījis arī citas motivējošās. Wim Hof grāmatas arī lasījis, jo es pats elpoju, teiksim, Wim Hof metodas. Man bijuši dažādi dzīves posmi, kad, teiksim, ir bijusi ļoti slikts miegs un no pārslodzes, un no ikdienas pārslodzes, no sporta pārslodzes. Tad kaut kādā ziņā es atguvu visu arī ar savu veidu meditāciju, ar elpošanu, ar augstām dušām kaut kādām. Es esmu visu izmēģinājis uz sevi, principā, no tādām lietām. Jo tas paprasa daudz, jā, ja tev ir sports un plus darbs un daudz stresa ikdienā ir. Un, lai ar viņu tik galā ir jāstrādā ar sevi. Ja ar sevi nestrādās, tad var būt visādi, jā. Ir bijis izdegšanas tāda posma dzīvē arī sportā, bet vienmēr es kaut kā izrāpies no tā ārā. Bet skaidrs, ka vajag strādāt ar sevi. Jā. Tāpat vien nekas nenotiks. Un ir jādara. Jā. Varbūt tu pats uzrakstīsi kādu grāmatu motivējošu citiem? Tas ir viens no maniem mērķiem. Jā, tas ir viens no maniem mērķiem. Jā. Es patiesībā to sācu darīt. Es rakstu. Jā. Man ir atrasta vieta, kur es, teiksim, vislabāk jūtos, kur es to varu darīt, jo es esmu daudz mēģinājis rakstīt, un rakstīšana arī tas tāds dziļš tāds, kā var pateikt, es nevaru rakstīt visur, es mājās, pieņemsim, es mēģinājis mājās atvērt savu pierakstu to kladi un sākt rakstīt, es mājās nevaru parakstīt, es nezinu, kāpēc, man viss tā enerģija, kas mājās valda, ir tāda aktīva, es nevaru rast to pilnīgi mieru. Es atradu, man ļoti palīdz jūra. Es braucu pie jūras, es rakstu, jā, un man ir plāns tāds, jā, uz nākotni. Jā. Es ceru, ka man tas arī izdosies, jo man ir ko stāstīt. Man ir diezgan daudz dzīvē tādu spilgtu posmi, ar kuriem varētu padalīties, un ir tas savs redzējums, tāds plašs, jā. Tā kā gan jau būs, jā. Nezinu pēc cik ilga laika, bet būs noteikti, jā. Okay. Gaidīsim. Labi. Jā. Paldies, Edī, ka atnāci. Paldies.